Jaunais gads Bauskas novada jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem sācies ar patīkamām pārmaiņām. Šorīt viņi pirmoreiz ieradušies jaunajā higienas centrā, kur līdztekus plašai nodarbību telpai tagad jauniešiem būs pieejama arī virtuvīte. Tāds kā pieskatīšanas centrs, kur vecāki 2 reizes nedēļā uz dažām stundām savus lielos bērnus varēja atstāt aprūpētai uzraudzībā, Bauskā darbojas jau 7 gadus. Šomēnes darbu sāks arī rehabilitologs un centrs darbosies jau 5 dienas nedēļā. Vecākiem, no kuriem daudz savieno bērnu ar īpašām vajadzībām aprūpi ar darbu, tas ir gaidīts brīdis. Vai dienās man daudz darba ir. Mājas solis, dārs. Vēl mums ir zemnieku saimniecība, grāmatvedības papīrs, taisnā kā es esmu noslogota pilnu darbu dienu un vēl vairāk. Pašai šos pakalpojumus izmanto ap 10 jauniešu ar īpašām vajadzībām, bet novadā tas būtu nepieciešams vismaz 40 cilvēkiem. Mūsu bērni ir arī tādi, bet ir vēl bērni slimāki, kuri vispār ir tādi laukos, kas dzīvo, kuri neatved nemaz, viņi nav izgājuši no. Ir tādi, kurus mēs zinām pat. Te jau mums ir problēmas viņus atvest, mēs jau esam no laukiem. Un, ja pilsētniekiem ir savādāk, tas nav nekāda problēma atvest viņus šeit, bet mēs no laukiem 10 kilometri jāved, pašiem savs transports, un tad mēs viņu atvedam un atstājam. Sociālā dienesta vadītājs skaidro, ka Bauskas novads ir viens no retajiem novadiem Zemgalē, kurš nav savu pilnvērtīgi aprīkot dienas centra cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Cerība esot, ka līdz ar deinstitucionalizācijas plānu īstenošanu viss varētu mainīties. Daļa brauc paši, daļai noteikti arī šis transporta jautājums, kas ir ļoti sāpīgs, un arī paralēli būs jārisina šis jautājums. Jo, ja mēs gribam, lai šie aprūpētāji var atgriezties darba tirgu un pelnīt savu pensijas, tad mums arī jādomā, kādā veidā šos jauniešus nogādāt. Arī tas ir divi tādi lieli virzieni. Viens ir centrs, otrs arī transports. Plānots, ka līdztekus jauniešiem ar īpašām vajadzībām jaunas veidoto centru apmeklēs sociālā dienesta redzeslokā nonākušās jaunās ģimenes, kurām šeit tiks mācīts, kā veikt ikdienas mājas soli. Higienas centra renovācija no pašvaldības budžeta izmaksāja 235 000 eiro.